Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar darba devējiem ik gadu organizē skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Un tā veicinot skolēnu īslaicīgu līdz 2 mēnešiem nodarbinātību vasaras brīvlaikā, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Piedaloties skolēnu vasaras darba pasākumā, darba devējam ir jānodrošina skolēnam tāds darbs, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku drošībai, veselībai, likumībai, attīstībai. Jāņem vērā, ka skolēna darba režīms skolēnu vecumā no 15 līdz 17 gadiem tas tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Un savukārt skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem ieskaitot, tātad tiek nodarbināts jau kā pieaugušais, tomēr ne vairāk kā 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Darba samaksa, jeb alga ir vismaz valstī noteiktā minimālā darba alga par pilnu nostrādātu darba laiku mēnesī. Savukārt darba devējs nodrošina skolēnam darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem skolēniem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, nodrošina skolēnu uzraudzību darba laikā. Darba devēja ieguvumi piedaloties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Darba devējs, kurš ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu vasaras brīvlaikā nodarbinās skolēnu, saņems dotāciju skolēnu mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam 10% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūras dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, un savukārt dotācija skolēnu darba vadītāja atalgojumam būs 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Jāņem vērā, ka viens darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts skolēnam ar invaliditāti, darba vadītājs vada darbu ne vairāk kā 5 skolēniem. Aģentūra arī apmaksās obligāto veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvi akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksai un jāizmaksā arī kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām. Tālāk pastāstīšu par darba devēju soļiem, iesaistoties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Sagatavošanās. Tātad līdz pieteikumu iesniegšanai būtiski apzināt darba vietas skolēnu vasaras darbam, kurās tiks nodarbināti skolēni. Pieteikumā būs jānorāda sekojoša informācija par darba vietām, kā termiņš jūnijas, augusts, darba vietas adrese, profesija, darba vietu skaits, galvenie pienākumi, atalgojums, darba slodze, darba vadītāja dati un uzņēmuma kontaktpersonu saziņai par vakanci. Darba devēja pieteikuma iesniegšana, kā jau ir informēts, tiks atvērta no 23. februāra un turpināsies līdz 15. martam. Pieteikums sagatavojams un iesniedzams
pieslēdzoties aģentūras CV vakanču portālam, un kā jau te ir minēts, būs pievienota instrukcija, kā to visu izdarīt un kā pieteikt darba vietas skolēniem vasarā. Pieteikumu var sagatavot jebkurš uzņēmuma pārstāvis, tomēr pieteikumu iesniegt var tikai uzņēmuma parakstiesīgā persona vai persona, kurai ir izdota attiecīgā pilnvara. Varu teikt, ka pieteikumu sagatavošanas laiks ir atkarīgs no darba vietu skaita un to daudzveidības. Tomēr, ja informācija ir sagatavota, tas neaizņems daudz laika. Es redzēju rociņu, bet vai mēs atbildam tagad? Jā, jūs droši varat uzdot jautājumu. Man bija jautājums iepriekš par to obligāto veselības pārbaudi. Man bija ienācis šāds jautājums, vai dara ārsta, ģimenes ārsta izziņa, un ka netiek veiktā lielā. Tā tad ir tā, ka mēs pie tā vēlāk arī pieskarsimies, ir atšķirība starp obligāto medicīnas izziņu, jeb mēs viņu saucam par ārsta izziņu, un obligāto veselības pārbaudi. Tātad medicīnas izziņa ir jāiesniedz visiem jauniešiem, kuri tātad līdz 18 gadu vecumam. Un ar to to izsniedz ģimenes ārsts, un ar to pietiek. Bet obligāto veselības pārbaudi nosaka normatīvie akti, jeb profesijas specifika, un obligāto veselības pārbaudi veic arodārsts. Tur ir tā atšķirība. Tātad, ja darba devējs izvērtē, ka ir jābūt tātad OVP, jeb obligātā veselības pārbaude, tad, zinām, arodvārsts to veic par maksu, vai to apmaksā darba devējs vai pats darbinieks. Savukārt medicīnas izziņu izsniedz ģimenes ārsts, un tā ir obligāta līdz 18 gadiem jauniešiem, un ir arī tā, ja arī šis skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, tad arī OVP var pielīdzināt medicīnas izziņai. Tātad darba devējs nevis pieprasīt šo obligāto veselības pārbaudi, bet saņem ģimenes ārsta izziņu par minētās personas, jeb darbinieka veselības stāvokli. Mēs vēl uz šīm jautājumam pievērsīsimies, tātad nejaukt obligāto veselības pārbaudi ar medicīnas izziņu. Vai atbildēju skaidri, vai tomēr ir vēl kādi jautājumi? Bet mēs vēl pie tā pieskarsimies. Jā, atbilde ir skaidra. Paldies jums. Jā, tātad tālāko. Jā, tātad par pieteikumu iesniegšanu to, kad pieteikumu iesniedz uzņēmuma parakstiesīgā vai pilnvarotā persona, un ja šobrīd arī rodas dažādi jautājumi, vēlreiz atkārtoju, būs pievienota detalizēta instrukcija, tā šāda prakse tika izmantot arī pagājušo gadu, un darba devēja atzinīgi novērtēja, ka ir sapratuši. Un tātad, jebkurā gadījumā arī, ja kāds būs skaidrojošs jautājums, var sazināties ar aģentūru. Pieteikumu izvērtēšana. Darba devēja iesniegtos pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanai, un to atbilstību izvērtē Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija. Izvērtē pieteikumu iesniegšanas secībā un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākumu īstenošanu. Lēmums var būt negatīvs gadījumā,
ja tiks konstatēti nodokļu parādi, sankcijas vai sodāmības attiecībās nodarbinātības jautājumiem. Savukārt, pieņemto lēmumu darba devējs informē elektroniski, nosūtot ziņu uz uzņēmuma e-adresi, un pozitīva lēmuma gadījumā darba devējs tiks aicināts slēgt līgumu par apstiprināto darba vietu izveidi. Jau, kā var arī tātad redzēt, un prezentācijā tad jau ir pieteikuma izskatīšanas laika grafiks, ir pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, un var sekot līdzi provizorisko laiku, kad var gaidīt lēmumu par apstiprināto darba vietu izveidi. Svarīgi apzināties, ka darba devēja aktivitāte ir ļoti augsta, un tāpēc tas prasa laiku un ir jābūt pacietīgiem. Tātad, pēc pozitīva lēmuma saņemšanas ar uzņēmuma norādīto kontaktpersonu sazināsies aģentūras darbinieks, lai vienotos par līguma noslēgšanu Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanšu portālā. Līgums tiks ģenerēts un parakstīts ar sistēmas parakstu, un, kā jau minēts, līgumu no darba devēja puses varēs parakstīt uzņēmuma parakstiesīgā vai pilnvarotā persona. Savukārt, līguma darbības laikā darba devējam būs nepieciešams informēt par vakancēm, kuras nepieciešams publicēt aģentūras mājaslapā. Un šī informācijai seko skolēni, kuri vēlas strādāt, regulāri izskata vakances un piesakās darbam, nosūtot nepieciešamo informāciju uz darba devēja norādīto kontaktinformāciju. Jā, arī darba devējs ir tas, kas informē aģentūru par aizņemtajām vakancēm, tāpēc ļoti svarīgi operatīvi noreaģēt un informēt, lai šīs te aizņemtās vakances tiktu izņemtas no mājaslapas publicēšanas. Un varu teikt, ka skolēnu atsaucība ir ļoti milzīga. Tātad ir jārēķinās, ka būs liels skaits skolēnu pieteikumu. Skolēni vēlas strādāt. Skolēnu norīkošana pasākumam. Darba devējs ir tas, kas vienojas ar skolēnu par darbu vasarā un informē par šo aģentūru. Pēc informācijas saņemšanas aģentūras atbildīgais darbinieks, kas būs līguma kontaktpersona, pārbaudīs skolēnu atbilstību mērķa grupai, tiek pārbaudīts vecums un izglītības iestāde. Un atbilstības gadījumā gan skolēnam, gan darba devējam tiek nosūtīts norīkojums, kā apstiprinājums, ka jaunietis, jeb skolēns atbilst pasākumu mērķa grupai, un darba devējs ar šo skolēnu var slēgt darba līgumu norīkojumā noteiktajā darba vietā un noteiktajā termiņā. Tad uzņēmums par skolēnu nodarbināšanu. Uzņēmums ar skolēnu slēdz darba līgumu un tiek uzsāktas darba tiesiskās attiecības. Nodarbinātības valsts aģentūras izstrādātās darba līguma paraugs ir pieejams, ja būs pieejams aģentūras mājaslapā. Ko līdz tiks atvērta darba devēja pieteikšanās, tā visas veidlapas tiks ievietotas un aktualizētas. Tātad šeit jaunieši, kuri ir jaunāki par 18 gadiem,
pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates. Un šo līdz 18 gadiem ir jāveic vienreiz gadā. Tātad ar šo medicīnisko apskati saprotam ārsta izziņu, ka skolēns var strādāt, un šī nav obligātā veselības pārbaude. Noslēdzot darba līgumu ar skolēnu, darba devējam ir arī jāinformē vienu no skolēnu vecākiem par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem darba vietā. Un, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, jāsaņem no vecāka rakstveida apliecinājums, izmantojot arī aģentūras izstrādāto apliecinājumu paraugu, kas būs pieejams aģentūras mājaslapā. Darba devējam ir jāinstruē skolēns darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu, un jāsaņem rakstisks apliecinājums. Ir jānodrošina katram skolēnam darba vadītājs, kurš vada darbu un uzskaita nostrādāto darba laiku. Svarīgi, ka darba vadītāji nosaka ar uzņēmumu rīkojumu, kurā norāda darba vadīšanas laiku un dotāciju par darba vadīšanas un dotācijas par darba vadīšanas apmēru. Un ir jāņem vērā, ja darba vadītājiem paredzēts vadīt darbu nepilngadīgām personām, pārliecinās par darba vadītāju atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. un 6. daļā minētajām prasībām, pieprasot ziņas no sodu reģistra. Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā ir atrodama detalizētāka informācija ar nosaukumu, ja darba vadītājiem paredzēts vadīt darbu nepilngadīgām personām. Un kā arī tātad jāatgādina, ja jāaicina skolēnu elektroniski iesniegt algas nodokļu grāmatiņu un jāizmaksā skolēnam darba alga, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī jāizmaksā kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām. Un savukārt atskaites iesniegšana un finansējuma saņemšana, tātad uzņēmumam jeb darba devējam līdz katra mēneša 10. datumam ir jāiesniedz atskaita par aģentūras norīkoto skolēnu nostrādāto darba laiku. Pievienojot klāt iesniegtos kavējuma pamatojuma dokumentus vai obligātās veselības izmaksu dokumentus. Tātad šeit iet runa par obligāto veselības pārbaudi, ko veic pie ārodārsta un ko nosaka atbilstoši normatīviem aktiem katrā amata specifika. Un ja atskaitē viss ir kārtībā, tad atskaita tiek apstiprināta, tad viss šis notiek atkal aģentūras CV un vakanču portālā, un no apstiprinātas atskaites veidojas rēķins, un kas pēc darba devēja apstiprināšanas tiek virzīts finanšu dotācijas apmaksai darba devējam. Tātad šis ir noslēdzošais solis darba devēja pasākumu īstenošanā, un tātad vēlreiz atgādinām un aicinām, ka 23. februārī aģentūra uzsāks darba devēja pieteikumu pieņemšanu skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanai šī gada vasarai. Un, tātad pieteikumi tiek gaidīti no 23. februāra, jeb tas ir no nākošās nedēļas pirmdienas. Pieteikšanās tiks atvērta 3 nedēļas. Un
aicinām pieteikt darba vietas saulaicīgi un cerot tad uz veiksmīgu sadarbību vasaras brīvlaikā. Kā arī vēl varu informēt, ka visa aktuālā informācija ir atrodama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, sadaļā darba devējiem, valsts tātad atbalsts nodarbinātībai un skolēnu vasaras nodarbinātība. Tātad izjot šīs 3 sadaļas. Tur tiks pie katra pasākuma posma aktualizētas attiecīgās veidlapas un gan pie darba vietu pieteikšanās procesa, gan pie līguma noslēgšanas, gan pie atskaites iesniegšanas vai arī skolēnu norīkošanas tiks pievienotas instrukcijas detalizēti soli pa solim. Tā kā domāju, ka vajadzētu būt pasākumu īstenošanas gaitai skaidrai. Bet jā, tas no manas puses šobrīd viss. Paldies! Jā, man ir jautājums, un es zinu, ka Laurim arī vēl bija pāris jautājumi. Jautājums no manas puses, tā kā liela daļa šo dokumentu, proti norīkojumi un rēķins, viņi tiek sagatavoti, ģenerēti šajā portālā, vai ir iespējams viņus kaut kā ietekmēt, lai salāgotu ar mūsu tā kā pašu lietvedību, piemēram, lietvedības numuru sakārtošanu un tā, jo es saprotu, viņi tiek ģenerēti šajā sistēmā. Jā, tātad rēķins tiek ģenerēts aģentūras CV vakanču portāla sistēmā, un vienīgais, ko darba devējs var samainīt, tas ir rēķina numuru. Jā, bet ja vajag tā kā priekš pašiem sev, tad nē, mēs tā kā tas ir mūsu sistēmas rēķins, kas tiek apmaksāts, un tad jums ir, kā saka, jāveido dubultās priekš sevis. Jā, bet darba devējs var rēķina numuru nomainīt. Tas ir vienīgais, ko var nomainīt. Tad pielāgot savai grāmatvedības sistēmas uzskaites, tātad numuriem. To var. Lauri, tev bija pāris jautājumi? Jā, man pirmkārt paldies par tik detalizētu un skaidru prezentāciju, kur, kas un pa soļiem. Viens no jautājumiem man ir palicis neatbildēts, tātad vai skolēni var strādāt tā saucamo summēto darba laiku. Mēs redzam tos limitus, cik viņi vispār drīkst strādāt, ja, bet teiksim tā, darba devējiem ir kaut kādas specifiskas lietas, ko viņi var uzticēt skolēniem, un attiecīgi kādā dienā tās varbūt ir 2, 3 vai 4 tikai stundas, respektīvi, vai šāds modelis var darboties? Jā, tā tad arī summētais darba laiks ir akceptēts kā normāls darba laiks, tikai viņš ir fleksibls. Tātad skolēni drīkst strādāt summēto darba laiku. Ir ļoti svarīgi, tātad arī drīkst strādāt sestdienās un svētdienās, protams, attiecīgi piemērojot brīvdienas citā nedēļas dienā. Kas ir svarīgi uz pusauģu nodarbināšanu, tie ir skolēni līdz 18 gadiem, jeb nepilngadīgie. Viņi nedrīkst pārstrādāt noteikto stundu skaitu nedēļā, tātad tās ir 35 stundas, un viņi nedrīkst pārstrādāt noteikto stundu skaitu dienā. Tātad, ja vienu dienu viņam ir 4 stundas, tad nākamā dienā viņš nedrīkst strādāt 8. Tā kā viņš nedrīkst strādāt virsstundas. To nosaka darba likums. Un ir tā, ka šiem skolēniem nepilngadīgiem ir jābūt obligāti 2 brīvdienām pēc kārtas. Tad sanāk, ka arī šie nepilngadīgie skolēni nevar strādāt, piemēram, 6 dienas pēc kārtas. Bet savukārt pilngadīgie skolēni, uz tiem attiecās tā kā noteikumi kā pieaugušiem cilvēkiem, tomēr aģentūra neapmaksā virsstundas,
un tas tātad apmaksā šīs te noteiktās 40 stundas, un tas ir jāsadz pašam darba devējam no saviem finanšu līdzekļiem. Jo tā ir, ja vienā dienā nostrādā mazāk stundas, tad kaut kur viņš drīkst, tātad pilngadīgs skolēns strādāt 9 un 10, jo viņš ir pilngadīgs. Bet aģentūra apmaksā šīs 8 stundas. Paldies. Man bija Ja drīkst, es papildinošais. uzreiz vēl vienu jautājumu. Laura, es varu ļoti aši, jo viņš arī par Labi. darba stundām tā kā iet kopā. Protams. Man iesūtīja jautājumu, kur jautā, kā ir ar pusslodzēm. Vai drīkst strādāt pusslodzi, un vai tad arī var pieteikties aģentūrai, jo ir atsevišķi iestādes, kurām vai darba laiks ir tāds, ka ir pusslodzei atbilstoši, vai arī tā kā amata pienākumi ir tādi, ka viņus nevar ilgāk nodarbināt. Vai tad viņi tik un tā drīkst pieteikties? Jā, protams, arī nepilns darba laiks ir oficiāli atzīts darba laiks. Tātad tas piesakot darba vietas aģentūras mājaslapā, CV vakanču portālā. Tur būs arī norādīts pilns darba laiks, nepilns darba laiks. Un, tur var būt gan 6 stundas, gan 4 stundas, un arī drīkst pat būt 2 stundas. Tas tiešām izriet no darba specifikas, jo aģentūras dotācija tiks aprēķināta izejot no nostrādātajām skolēnu darba stundām. Tātad pēc stundas noteiktā skaita. Katrā mēnesī ir noteikts darba stundu skaits, un izejot no tā, cik skolēns ir nostrādājis darba stundas, tāda arī būs aprēķinātā dotācija. Jā. Paldies! Jā, tas vēl viens jautājums ir, tātad, ja uzņēmējs nepiesakās vai šobrīd vēl nezin, ka viņi varēs nodarbināt šos jauniešus, bet uz vasaras periodu izveidojas situācija, ka viņi var nodarbināt vienu vai vairākus. Tad viņi to var darīt pilnīgi normālā kārtībā, pieņemot darbā, un ja viņi neprasa nekādas subsīdijas, tā teikt, viņu nodarbināšanā, tad tas var process pilnīgi normāli notikt, vai ne? Protams, pat tiek aicināts, lai darba devēji arī paši, paļaujoties saviem finanšu līdzekļiem, vairāk iesaistītu skolēnus vasaras darbā, jo var teikt, ka skolēnu atsaucība ir milzīga. Darba vietas, kuras ir pieteiktas aģentūrā, priekš visiem nepietiek, tā ka būtu pat vēlams pie situācijas, ja vien ir iespējams nodarbināt skolēnus arī no saviem finanšu līdzekļiem vasaras periodā. Jā, bet, ja grib saņemt atbalstu, tad tomēr ir jārēķinās, ka šīs darba vietas vajag pieteikt. Jā, dzīvē mēdz būt visādas situācijas, ja tomēr tiek pārvērtēts, ka nebūs nepieciešams tik daudz darba vietu, var informēt aģentūru un samazināt šo darba vietu skaitu laicīgi. Un par to, neviens, nepārmetīs neko. Bet, ja nebūs pieteiktas šīs darba vietas, tad uz dotāciju vasarā, diemžēl, nevarēs pretendēt valsts atbalstu. Es skatos, auditorijā ir, čatā ir izteikts jautājums, vai var darba vietas arī pieteikt pašnodarbinātājs? Jā, tātad, jebkurš darba devējs, kuram vien nav nodokļu parādi un atbilst, ir bez sankcijām, un tad var pieteikt darba vietas skolēnu vasaras darba pasākumā. Tās var būt gan pašnodarbinātais, gan zemnieku saimniecības, gan individuālais komersants. Drīkst arī nodarbināt savu uzņēmumu bērnus, jo tie arī ir skolēni. Kā jau tika iepriekš minēts, darba devējs ir tas, kas izvēlas un vienojas ar skolēnu par darbu vasarā, un nevis aģentūra nosaka. Mums ir svarīgi galvenais šis vecums,
mērķa grupas no 15 līdz 20 gadiem, lai mācās. Vai ir arī absolventi var piedalīties, jo viņi ir šajā 2025.–2028. gada mācību gadā bijuši vidējās, profesionālās, speciālās izglītības iestādes skolēni, audzēkņi. Tā tad ir vēl viens jautājums čatā. Inga, vai jūs viņu redzat? Jā, kamēr man ir prezentācija, tad es pārtraukšu. Es varu nolasīt viņu skaļi. Tātad Elīna Jākopsone izsaka pateicību par prezentāciju, un viņai radies jautājums, vai ir noteikts dienu skaits vai periods, pirms kura stāšanās darbā pie jaunā darba devēja skolēns nevar būt bijis citā darba attiecībās. Es pieņemu, ka šeit jautājums ir par pārklāšanos darba vietām, darba laikā. Īstenībā nē, ir tā, ka šis skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums ir paredzēts jauniešiem, kuriem nav darbs. Bet, ja tomēr, skolēns drīkst pabeigt iepriekšējās darba tiesiskās attiecības vakar un šodien uzsākt skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Jā, arī šis skolēns var strādāt jau pie darba devēja, un ja vien tiek šīs darba tiesiskās attiecības pārtrauktas un uzsāktas caur mūsu pasākumu, aģentūras pasākumu, tad tas arī ir atbalstāms. Vai es pareizi atbildēju? Jā. Bet tad es saprotu, pieņemsim, tā kā jaunietis jau varbūt šajā uzņēmumā darbojās kaut kādā kapacitātē, un tad, lai startētu no šī paša uzņēmuma vasaras nodarbinātībā, viņam vispirms jāpārtrauc darba attiecības un tad jāuzsāk no jauna. Vai es saprotu pareizi? Tas būtu vēlams, jo, kā jau pašā pirmajā teikumā minēju, skolēnu nodarbinātības pasākums ir domāts skolēniem, kuriem nav darba. Tātad būtībā strādājošiem jauniešiem nē. Bet, ja viss tiek sakārtots, tad jā, tad mēs tā kā to nepārmetam. Ja uzsāk darba tiesiskās attiecības ar no jauna skolēna vasaras nodarbinātības pasākumā. Man vienkārši pieredze arī citā kontekstā ar vasaras nodarbinātību, ka bija tāda situācija, ka jaunietis strādāja uzņēmumā uz nepilnu slodzi, un tieši šī vasaras nodarbinātība deva iespēju tad jaunietim vismaz to 1 mēnesi nostrādāt uz pilnu slodzi un gūt to, un tad jau pildītos darba pienākums tādā citādākā kapacitātē, kā tas ir bijis iepriekš puslodzi vai mazākā slodzē, kā bija. Jā. Lauri, vai tev vēl kāds jautājums vai auditorijai? Nē, paldies, man vairāk jautājumu nebūs. Tiešām detalizēti viss ir izstāstīts. Liels paldies! Liels paldies! Tad, kā saka, aicinu pieteikt darba vietas no nākošās nedēļas un uz tikšanos vasaras skolēnu pasākumā. Uz veiksmīgu sadarbību! Uz veiksmīgu sadarbību un liels paldies jums par šodienas semināru. Tiešām jūs ļoti skaidri izstāstījāt visu, un es domāju, daudz jautājumu atrisinājās vienkārši jau procesā.